Esiet sveicināti Svētā Jāņa baznīcā Latvijas Republikas 107 gadu jubilejā. Welcome everyone to our church as we celebrate 107th anniversary of Latvia Republic. Un mēs esam dievkalpojumā kopā. Es mācītājs Ģirds Grietiņš ar kolēģiem Rasmu Cauni un prāvests emeritus doktoru Frici Kristbergu. Kā arī mēs priecājamies mūsu vidū redzēt mūziķus, kas kuplina mūsu dievkalpojumu. Tā ir Anna Broka, balss, Pīter Evans, ģitāra, Juris Ķēniņš, čels un pie klavierēm Dāvids Šmits. Kā arī pēc dievkalpojuma būsim aicināti lejā. After worship service, I will invite you downstairs to reception, and also we will hear address of President of Latvia. Bet mēs sāksim ar draudzes dziesmu, kas atbilst šai dienai, kas ir arī lūgšana par Tēvu zemi. Dievs sargi mūsu Tēvu zemi. Aicinu mūs piecelties un kopā lūgt ar psalmu vārdiem. Teici to Kungu, mana dvēsele, un viss, kas manī viņa svēto vārdu. Teici to Kungu, dvēsele, un neaizmirsti to viņš tev labdarīs. Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas. Tas Kungs piešķir taisnību un tiesu visiem apbēdinātiem. Žēlīgs un vienīgs ir tas Kungs, pacietības un varās žēlastībā. Amen.
Lūdzu, apsēdīsimies. Vēl debesis valstība līdzinājās tirgotājam, kas meklē dārgas pērles, un atradis vienu sevišķi dārgu pērli, nogāja un pārdeva visu, kas tam bija, un nopirka to. Dārgā pērle ir ticība Dieva apsolījumiem, būt Dieva valstības mantiniekiem, bet ne par velti tā ir mums apsolīta, bet gan Kristus nāvē tās durvis ir pavērusi. Dziesmas vārdi, it kā dārga pērle, ko kāds atradīs, un to iegūt vēlas, jāatdod kaut viss, tā lai mums ir dārga Dieva valstība, kurai esam mantinieki ticībā. Varbūt, ka varam šos dziesmas vārdus mazliet pārgrozīt, lai salīdzinājam un saredzēt kaut ko mazliet savādāk. It kā dārga pērle, ko kāds atradīs un to iegūt vēlas, jāatdod kaut viss. Tās, lai mums ir dārga Latvija, kurai esam mantinieki ticībā. Latvijas tautas vēsture spriež par to, ka dārga pērle ir bijusi maza tauta Baltijas jūras krastos. Tā bija iemīļota, tajā bija dziļas saknes iesakņojušās mīlestībā. Bet tāpat kā dārgā pērle, lai to iegūtu, bija viss jāatdod, tā arī mūsu tautas vēsture spriež tiesu par tautas varoņiem, kas savās sirdīs turēja savu tautu un tēvzemi, ka viņi atdeva savu dzīvību, lai tauta brīva kļūtu. Brīvību iegūstot bija pārmaiņa laiks, kamēr pierada pie tās un izprata, ko brīvība īsti nozīmēja un kā brīvībā attiecīgi jārīkojās un jāsadzīvo. Pagāja laiks, un Latvijas valsts ziedēja un atplauka saimnieciski, kulturālā un izglītības līmenī. Daudziem klātesošiem tas bija arī jūsu ziedu laiks, bet diemžēl dārgā pērle tika nozagta, izlaupīta, aptraipīta, un tai dvēsele pazuda tumsībā. Nu atkal mazā tauta Baltijas jūras krastā ir brīva, bet tāpat kā 18. gada sākums bija grūts, tā arī Latvija vēl aizvien ir pārmaiņas un pārbaudījuma stadijā. Tai ir jāstrādā, lai dārgo pērli pasargātu no laupītājiem, lai patiešām Latviju tauta būtu viņas mantiniece. Ja paļaujamies tikai uz sevi, tad ielaidīsim daudz kļūdu, ko aizmirstam, kaut cik darbīgi un dedzīgi mēs strādājam pērli sargājot, to nespējam vien paši to uzturēt, lai tā ziedēt. Lai mums pirmā vietā Dieva valstība, kas ir kā dārga pērle, ko
kāds atradis, bet par ko bija dārgi jāmaksā. Ticībā spēsim paļauties uz Dieva palīgu tautas un tēvijas ilgstošai dzīvībai. Ticībā stiprināti spēsim viens otram palīdzēt, viens otram piedot, tā, lai viens ar otru labi sadzīvojam. Mēs jau dziedājam lūgšanu kā pirmo dziesmu, Dievs sargi mūsu tēvu zemi. Bet lūgšana varētu nākt no dažādām vietām. Paša no sevis, saruna ar Dievu, no dzejām, no dziesmām, no cilvēku pārdzīvojumiem. Vēlos vispirms nolasīt dzejoļu lūgšanas, ko ir sarakstījusi Vēsma Kokle Līviņa. Dievs gudrības avots pasargā mūsu tautu no nemiera, nesaticības, piešķirtai gudru prātu, dod svētību zemei, atvairi tumsas varu, liec iet pa gaismas ceļu, neliec stipru garu, ļauj lūgšanas vārdus saprast un sirdīs just, ļauj izlūgties gudrības tavu, no tevis nepazust. Lai svētība ir mūsu tautai, izlūgta un Dieva dota, lai auglība ir mūsu zemei, saviem spēkiem darbā gūta, lai mūsu karogs visos svētkos plano vējā un saules mirdzumā, un mūsu gaišākā no dziesmām skan himna debes dzidrumā. Biju Latvijā šo vasaru, jeb rudeni, un iegādājos grāmatu no Lidijas Lasmanes, viņas atziņu dārs, kur viņa apraksta par savu 3 reizes apcietinājumu kā desidente grūtos laikos Latvijas mūžā. Un viņi tomēr pastāvēja uz to, ka lūgšana bija tā, kas viņas stiprināja, kas viņas uzturēja, kas viņas atgādināja iegūtās mācības no tēva. Un viņi tomēr paspēja pārciest visus grūtos laikus. Viņi pat bija Nobela premiju baudījusi par savu neatlaidīgo darbību. Un tā es vēlos varbūt nobeigt ar Lidijas lūgšanu. Mūsu Tēvs debesīs, Tu visu redzi un dzirdi. Tu dzirdi arī mūsu runas un domas. Tu zini, ka mūsu mazajā zemītē, ko Tu savā lielajā žēlastībā esi devis mums par dzimteni, mēs Tevi no visas sirds piesaucam, esi pie mums. Ik brīdi līdz pasaules galam. Nāc un izglāb mūs no mūsu grēkiem un aplamām cerībām, no maldīgām idejām, kas nenāk no Tevis, Kungs. Svētī mūsu ģimenes, mūsu bērnus, mūsu sievas un mūsu vīrus un izglāb no visa ļauna. Palīdzi mums palikt pie Tevis, mūsu draudzēs, mūsu konfesijās, mūsu baznīcās. Vieno mūs savā lielajā žēlsirdībā, jo Tu esi mūsu Tēvs, un lūgšana
mums ir visiem viena, ko tu mums devi, un tajā mēs liekam visas savas rūpes un labās domas un savas labās vēlēšanās. Es vēlos, Kungs, tev mīlestību to, kas spējīgi spērt soli grūtāko, kas mīlēt prot kā tu, prom dot pat dārgāko. Es vēlos, Kungs, tev mīlestību šo. Es vēlos, Kungs, degt gara uguni, man dvēseli ar spēku piepildi, lai visu to, ko saki, labprāt padaru, kurp eju, Kungs, lai gaismu izplata. Gelmužinha
tie viņi mēnes tautas, jāmužiņā tavijā, jāmužiņā tavijā. Mēs jau dzirdējām Bībeles vārdus par dārgo pērli, kuras dēļ ir vērts atdot tik daudz. Un pārdomāsim katrs pats, kādas ir tās mūsu vērtības un gara mantas, dārgās pērles, par ko mēs varam būt pateicīgi, gan katrs pats, gan ko Dievs dāvājis kopā mūsu tautai. Un par to domājot dziedāsim nākamo dziesmu par Dievu vadību. Veid mani Dievs, it īpaši ieklausoties lūgšanā, dod laimi, kura citiem neliek ciest.
Paldies par uzmundrinošu skaņdarbu mūzikas valodā. Un tagad vēlos dalīties ar lūkšanu, pie kuras jūs varat palikt sēdot. Bet es vēlos lūgt par Latviju. Visaugstākā priekšā. Kungs, šodien mēs tavā priekšā pateicamies par brīvību, kā dārgu pērli un par gara mantām, kas mums uzticētas. Mēs pateicamies par cilvēkiem, gan mūsu draugiem no tik daudzām tautām mums līdzās, gan par mūsu tautiešiem, kas gadu gaitā iestājušies par brīvību un neatkarību. Kungs, paldies par dotajām iespējām latviešiem veidot savu valsti, glabāt savu kultūru un piesaukt tevi mūsu pašu latviešu valodā. Kungs, laikā, kad pasaule ir polarizēta un sašķelta, māci mums kā cilvēkiem un kā tautai meklēt to, kas mūs vieno, un no jauna atklāt mūsu kopīgās garīgās vērtības un bagātības. Kungs, tu biji līdzās visiem cietušajiem mūsu vēsturē un likteņa gaitās. Dāvā mums savu mieru un vadību arī ceļā uz priekšu. Kungs, lūdzot par Latviju un latviešiem, mēs aizlūdzām par Ukraiņu tautu, viņu cīņā par brīvību un neatkarību. Dāvā drosmi un atsaucību visiem labas gribas cilvēkiem, kas nāk palīgā un kas var pieņemt atbildīgus lēmumus. Kungs, lūdzam par brīvību un lūdzot par brīvību, lai atceramies un aizlūdzam par tiem, kas nonākuši patvaļas varā, kas neciena otra cilvēka dzīvību, kas neciena citas tautas brīvību. Atbrīvo cilvēkus no vardarbības, naida un bailēm. Dāvā laimi, kas citiem neliek ciest. Kungs, svētī ikvienu, kas iestājas par brīvību un patiesību, kas dzīvē īsteno taisnību un žēlastību un sniedz citiem to gaišo un skaisto, ko mēs rodam mūsu dziesmās, dejās, dzejā un tautas gara mantās. Šodien pateiksimies kritušajiem par dzimteni, un es vēlos pateikties ar Aleksandra Grīna vārdiem no romāna Dvēseļu putenis, kur Aleksandrs Grīns raksta: es redzu itin gaiši viņu sejas, kaut apkārt melna nakts, tuvumā nav neviena dzīva, tikai vilki, un nāves miegu guļ mūsējo un bermontiešu kritušie. Tad man kaut kas iedrabas krūtīs. Es salieku lūgšanai rokas un sāku skaitīt trīcošām lūpām. Dod mieru mūsu brāļiem, kas krita šodien un vakar, un visiem, kas atdevuši dzīvības par mūsu tautas dzimteni. Dod mieru mūsu brāļiem, kas atdevuši dzīvību par dzimteni, tumsā, kas ap mani atkārto klusas balsis. Kungs, paldies visiem, kas miruši un arī dzīvojuši un dzīvo pār Latviju. Amen. Dear Lord, as we pray for Latvia today, we also pray for every victim, innocent victim. Especially, we mention in our prayers Ukraine and Ukrainians in their struggle for freedom and independence. Good Lord, be with them and with every
one who has goodwill to help. Un es vēlos pagodināt, lai mēs pieceltos un pagodinātu visus, kas krituši cīņā par brīvību. Let us rise and honor those who have fallen for freedom and independence. Pagodināsim viņus klusā lūgšanā. Paldies! Lūdzu, apsēdīsimies! Uz kalna stāvjam tules osos, apusējām nokaltes, par burvīgām ainām viņš stāstā, ko sentienās redzējis. Par burvīgām ainām viņš stāstā, ko sentienās redzējis. Starp ozola kuplējiem sajiem, kāds pārītis sēdēja, bija burvīgais iedoņa vakars, sirds krūtīskiem pūkstēja. Bija burvīgais iedoņa vakars, sirds krūtīskiem pūkstēja. Ak, meiten, es mīlēšu tevi, stauts jauneklis vērēja, un daļainām meitenes galvām pie krūtīm tam slīdēja. Un daļainām meitenes galvām pie krūtīm tam slīdēja. Ak, meiten, es mīlēšu tevi, un mūžīgi mīlēšu, un rītā pat norienta saulē, es atkal šeit atnākšu. Tā rītdiena nāca un gāja, tā pagaida nedēļas, tā pagaida mēneši gadi, bet ozols vēl sēroja. Tā pagaida mēneši gadi, bet ozols vēl sēroja. Tā sēras viņš nokrimis kājā, pēc iedoņa vakara, pēc senajiem mīļajiem draugiem, kas atpakaļ nenāca. Šodien, 18. novembrī, pirms 90 gadiem, atklāja brīvības pieminekli. 4 gadi strādāja, lai
uzceltu Kārļa zāles tēlu, ko viņš sauc Mirci kā zvaigzne, un to būvu pārskatīja vadošais arhitekts Ernests Štalbergs. Es domāju, katrs no jums, kas ir bijis Latvijā, ir gājis pie brīvības pieminekļa. Tas ir gandrīz tā kā tāds svēta ceļojums katram latvietim. Un kā jūs tur esat, tad droši vien metat skatu uz augšu, krietni uz augšu, jo piemineklis ir 42 metrus augsts, 138 pēdas, un tur var redzēt slaveno sieviešu figūru Mildu. Milda, kas izstiep rokas pret debesīm, satverot 3 zvaigznes, kuras simbolizē Latviju – Vidzeme, Latgale un Kurzeme. Milda ir ļoti iespaidoša figūra. 9 metru garumā, 30 pēdas, tverot 3 zeltītas zvaigznes, it kā tās paceltu godībai, slavai, mūžībai. Gandrīz tā kā kāda reliģiska žeste, pacelot Latviju dievišķīgumā, pasniedzot Latviju nākotnē. Ļoti iespaidīgi. Un ļoti centrāli Latvijas tautas notikumiem 90 gados, kopš piemineklis tika atklāts. Šodien, Mildas dzimšanas dienā, mēs varam skatīties uz šo piemineklu un redzēt kaut ko ļoti īpatnēji par to. Tas ir prasīt, kur Milda skatās, uz kur virzienu viņa skatās, ko viņa grib mums rādīt, kur mums būtu jāiet. Vai jūs zināt, uz kur virzienu Milda skatās? Uz rietumiem. Par īstam tā mazliet uz dienvidiem, bet uz rietumiem. Ne uz austrumiem, ne uz Krieviju, bet uz Eiropu, ar kuru Latvija ir bijusi saistīta gadus simtiem, un kur kopš brīvības atgūšanas mēs esam vēl ciešāk saistīti caur Eiropas Savienību un NATO. Šo saistību ar Eiropu un Eiropas kultūru saprata Latvijas pirmais ārlietu ministrs Zigfrīds Anna Meierovics, par kuru citi Eiropas valstsvīri slavēja un teica, viņš, Meierovics, sapņoja kādu sapni par Latvijas nākošo slavu un redzēja simboliski paceļamies savienotā Eiropā, kurā viņa dzimtene Latvija ieņems redzāmu vietu. No paša valsts sākumiem virziens bija uz Eiropas, uz rietumiem, uz to, ko simbolizē Eiropas intelektuāla, garīgā, ekonomiskā un kulturālā bagātība un vēsture. Latvijas kulturālā un intelektuālā saite ar Eiropu ir bijusi jau vairāk kā 1000 gadu, stiprināti reformācijas laikmetā, veidot apgaismošanas intelektuālā gaisotnē, izplaukusi atmodas laikmetā un tagad nostiprināta caur Latvijas nozīmīgo lomu Eiropas Savienībā un NATO aliansē. Šodienas Latvijas intelektuālais un kulturālais, ekonomiskais un politiskais virziens ir tieši tur, kur Milda ir jau 90 gadus rādījusi. Tur, kur ir mūsu vieta starptautiskā sabiedrībā. Tur, kur ir Latvijas nākotne. Milda paceļ Latviju uz rietumiem, uz Eiropu. Liekas, ka tas būtu visiem saprotams un skaidrs, bet ne visiem. Šodien ir politiķi un partijas Latvijas Saeimē, kuri vēlās atkāpties no mūsu grūti iegūtām politiskām, ekonomiskām un intelektuālām saitēm ar Eiropu un mūs vest atkal atpakaļ
Krievijas svairā. Viņi slēpās aiz mulsinošiem saukļiem par tradicionālām latviešu vērtībām, un viņi saka, ka likšot Latviju pirmā vietā, bet patiesi mūs pakļaus atkal Kremļa iespaidam. Divi spilgti piemēri par šo nožēlojamo un Latvijai bīstamo politiku. Pagājušā mēnesī Saime ar knapu vairākumu un ar vairāk delegātu atturību pieņēma priekšlikumu atcelt to saukto Stambulas konvenciju. Stambulas konvencija ir Eiropas valsts vienošanās par cilvēku godu, par cilvēku tiesību dzīvot drošībā un mierā un labklājībā. Tas sevišķi bija domāts, lai sargātu sievietes no pārmācības darbiem viņu mājās un viņu ģimenē aiz aizslēgtām durvīm. Bet tas attiecās uz visiem cilvēkiem. Un bija deklarācija, kas teica, ka Eiropas vērtības ir cilvēka tiesības, viņa goda un cieņa vērtības. Bija daži partijas Saimē un daži atsevišķi politiķi savā godkārā, kas mudināja Saimu atkāpties no šo deklarāciju un to anulēt. Kaut gan Saime tie paši cilvēki bija pirms gada pieņēmuši šo deklarāciju. Un zīmīgi, ka šīs partijas un viņa vadība lieto to pašu valodu, kritizējot šo deklarāciju, kā lieto Kremlis. Pateicoties valsts prezidentam Edgaram Rinkevičam un tiem 10 000 Latvijā un diasporas centros pasaulē, kuri demonstrē pret šo Saeimas lēmumu, balsojums par Stambulas deklarācijas atlikšanu tiek pats atlikts uz nākamo Saimu. Un tas, kāpēc Saimas vēlēšana nākamā gada būs katram Latvijas pilsonim izšķirošs un ļoti noteicošs. Stambulas konvencija potenciālā anulēšana, ko daudz šīs partijas grib, būt atkāpšana no Latvijas nozīmīgo saiti ar citām Eiropas valstīm un vispār Eiropas demokrātiskiem un cilvēku tiesības sargāšanas principiem un Latvijas tuvošanās Krievijas iespaidas svairā. To nevaram atļaut. Un tās pašas partijas arī gribēja izbeigt valsts aģentūru sabiedrības integrācijas fonda darbību. Varbūt jūs neesat dzirdējuši par šo fondu, bet tas ir ļoti nozīmīgs. Tas piešķir līdzekļus Latvijā un diasporā, organizācijās un citiem kopieniem, lai veicinātu sadarbību, lai veicinātu komunikāciju, lai būtu labāks saziņa starp cilvēkiem, sabiedrība integrēt. Lai mēs varam tiešām dzīvot kā kaimiņi, kā latvieši, vienalga vai dzīvojam Kanādā vai Kurzemē vai Brazīlijā. Bet šie paši cilvēki grib tagad atsaukt šo aģentūru un to likvidēt, jo tas tad atļaut desinformāciju izplaukt vairāk un arī darīt informācijas izplatīšanu sevišķi nākamās Saeimas vēlēšanās, daudz grūtāk. Tie ir tikai 2 piemēri par politisku partijām šodienas Latvijas Saimē, kur vēlās Latvijas skatu griezt prom no Eiropas un atkal atpakaļ uz Krieviju. Viņi grib mildu griezt pilnīgi citā virzienā, pretējā virzienā. Tas nedrīkst notikt. Bet kāpēc runāt par tādām lietām baznīcā? Kāpēc runāt par politiku baznīcā? Jo tas nav par politiku. Šeit ir runa par kādu Latviju mēs gribam. Par kādu Latviju dibinātāju, Atis Čeniņš, par kādu Latviju viņš sapņoja. Par kādu Latviju jūs sapņojat?
Ko jūs gribat? Šeit ir runa par cilvēku tiesībām. Par cilvēku tiesību dzīvot drošībā, labklājībā un mierā savā zemē, savā mājā, savā sētā. Tur, kur mēs varam, kā mūsu valsts himns saka, laimē diet. Kur Latvijas meitas var ziedēt un neraudāt aiz sāpēm un izmisumu savās mājās, jo viņa vīrs ir viņas piekāvs. Kur Latvijas dēli var dziedāt un nelamāties pret tiem, kas ir savādāk nekā viņi paši. Mēs tādu Latviju katrs gribam, kur mēs tiešām varam laimēt, kur katrs cilvēks var tā dzīvot. Drošībā, mierā un labklājībā. Un tas ir tas virziens, uz kura Milde jau ir 90 gadus mūsu tautu rādījusi. Uz kuru virzienu viņa pacēla šīs 3 zeltītās zvaigznes, kur viņa saka, šeit ir jūsu nākotne, uz to pusi, un tur, ejiet tur, neiet tur atpakaļ. Stāvēsim par tādu Latviju, kur katrs cilvēks var dzīvot drošībā, kur cilvēks var piedzīvot patiesu cieņu un labklājību. Un tikai par tādu Latviju ir vērts vienoties mūsu tautas lūgšanā, vienoties mūsu kopīgā darbā. Paldies!
Lūdzu, piecelsimies. Let us pray as Jesus taught us in the language of our hearts. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Lūdzu, apsēžties. Es gribētu pateikt pāris vārdus par nākamo skaņdarbu. Pirmā skatījumā varētu iedomāties, ka tas neiedarās tieši valsts svētku dievkalpojumā. Glāstu tavas mīļās rokas. Tā ir mīlestības dziesma. Bet es jūtu, ka ir visādi labi iemesli, kāpēc šo dziesmu spēlēt šodien. Tā Jāņa Meģiņa dziesma ir mana vectēva Lata ķeneļa dzējas. Un kā mana kundze Māra man atgādināja, ka es teicu, kāpēc mēs liekam autoru vārdu, ja nebūs dziedāšana. Bez tā teksta Jānis Meģiņš nebūtu uzrakstījis to burvīgo melodiju. Bet tieši par Latu ķeneļu es gribēju, un Frits jau viņu pieminēja, paldies Frits. Mans vectēvs pirms 107 gadiem drosmīgi stāvēja uz Nacionālā teātra skatuves. Un sākās tas process, kas mūs ved līdz šai dienai. Un es ļoti lepns būtu viņa mazdēls. Uzskatīt šo kā mīlestības dziesmu, bet pret manu vectēvu un pret Latviju. Un piecelsimies. Tas kungs, lai tevi svētī un pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu svēto vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu svēto vaigu pār tevi
un lai dod tev savu mieru. Āmen. Vienosimies tautas lūgšanā, Dievs svētī Latviju.